klasīte. Te pirmā uzsāka skolēni pirmās klasītes gaitas, pirmklasnīgi bija. Šeit varēja gulēt pusdienu laiku. Nāca bērniņi gulēja, divstāvu gultas ir izlaižamas iekšā divos stāvos. Tātad vienā skapītī ir 4 gultiņas iekšā. Viņas izlaižot bija divstāvīgas. Gulēt pusdienu laiku varēja bērniņi. Kāpēc bija tie galvenie iemesli, kāpēc to Seltos skolu aiztaisīt cietoreiz? Galvenais iemesls bija, ka tad, kad sākās novada veidošana, tad novads izlēma, ka tik daudz skolu viņam nevajag novadā, un ka diezgan labi ir nokļūšana Salas vidusskolā, un līdz ar to nolēma. Jo te mācījās arī daudzi bērnu nama bērni, tos aizsūtīja uz internetu skolu, un tos, kas ir vietējie, tos uz Salas. Tāpēc jo viņi ir ļoti sen jau nolikvidēti, tā nav tagadējā kampaņa, kas ir. Tas jau ir vairāk kā 10 gadu, kā tā skola ir likvidēta. Tad, kad sāka veidoties novadi, tad viņi likvidēja. Un kāda bija tie reakcijas studentiem, vecākiem, pašiem iedzīvotājiem uz to? Es domāju, ka nebija īpaši. Jau es nezinu, vai redzamniekiem var stāstīt. Īstenībā protests, cik bija, vairāk ne par skolas likvidēšanu, bet to, kas to izdarīja. Tie vairāk gan bija par to, kas to izdarīja. Nevis pret to, ka vispār tas tika izdarīts. Un kas tad notika ar to skolas ēku pēc tam, kad aiztaisīja ciet? Viņa tur tagad arī vēl stāv, jo tā skolas ēka ir vēsturiska. Skolu to ēku cēla 3 pašvaldības par saviem, 3 pagasti par saviem. Viņai ir, varbūt, ka tagad jau ir vairāk kā 100 gadu, pie 200 varbūt ir tā ēkai. Tā ēka stāv tukša, tur nekas nenotiek. Cik viņa laika zobs, kamēr viņa apēdīs. Jo īpaši nevienam viņa vajadzīga nav. Jo viņa ir celta, tiešām celta, nevis pārbūvēta, bet celta skolas vajadzībām. To ir izdarījusi pašvaldība, pēc tam pašvaldība. Cita pašvaldība viņa nolikvidēja. Bet katrā ziņā es to darīju no sirds, un man tas bija sirds darbs. Tā strādāšana skolā bija sirds darbs. Gan ļoti liels atmiņas par braucienu uz dziesmu svētkiem ar skolniekiem, uz dažādiem konkursiem. Vārdu sakot, par bērnu sasniegumiem. Ir daudz tādu labu atmiņu, bet ir arī sliktas atmiņas. Bet par tām es nerunāšu. Kas tad bija tie lielākie izaicinājumi, varbūt tā kā strādājot tajā vai noturot tā lauku skolu toreiz? Galvenais lielākais bija, it kā pierādīt. Es centos pierādīt visu savu, ka tas ir labi, kad ir pašiem sava skola. Es tā centos, bet man kaut kā laikam nesanāca tas pierādīt to, ka tas ir labi, ka tā skola ir. Un kad es vispār neesmu, es uzskatu, ka labākais skolnieku skaits ir no 15 līdz 20. Bet, ja tagad grib salikt pa 30 klasē, man nav ticības, kad rezultāti kļūs labāki. Jo ir vajadzīgs tāds skolnieku skaits, lai skolotājs varētu aptvert šo skolnieku skaitu. Un ja vēl laukos varbūt kādreiz nav tiem vecākiem tik daudz laika veltīt tām mācībām bērniem, tas skolotājs ir gandrīz vienīgais, kas tais laukos to bērnu paceļ. Ja viņi tur ieliks pilsētas skolā, tur viņš arī pazudīs. Bildēt uz šo jautājumu, jo
Turpināt ir vajadzīga valdības par kaut kādu politika, vairāk domāt par laukiem, ne tikai par pilsētām. Nu, droši vien, ka ir vajadzīgas darba vietas. Jo, ja nav ko darīt, tad nav arī, tad nav ko dzīvot. Un ja vēl visi pakalpojumi ir no laukiem aizvesti projām, medicīna, izglītība, visi pārējie, ja tu gribi kaut kāds pakalpojums, tev jābrauc uz novada centru. Nu, jā, nu vēl tas internets ir, bet, ja tu gribi dzīvu cilvēku satikt, tad jābrauc ir uz centru.